Šajā video mēs soli pa solim parādīsim, kā pareizi ieklāt klinkera bruģi, lai nodrošinātu tā ilgmūžību un kvalitāti. Seguma kalpošanas laiks būs atkarīgs ne tikai no bruģa īpašībām, bet arī no tā, cik rūpīgi tiks sagatavota pamatne un cik precīzi veikta bruģa ieklāšana. Sekojot video sniegtajām norādēm, kas būs noderīgas gan tiem, kuri vēlas veikt piemājas labiekārtošanas darbus, gan nozares profesionāļiem, rezultātā izdosies radīt taciņas, piebraucamos ceļus un terases, kas priecēs vēl vairākās paaudzēs. Kas īsti ir klinkera bruģis? Tas ir bruģis, kas veidots no keramiskiem bruģa elementiem jeb bruģakmeņiem, kurus ražo no augstvērtīga māla, apdedzinot ļoti augstā temperatūrā. Keramikas viendabīgā struktūra padara bruģi ļoti izturīgu pret lielām slodzēm un salu. Tas ir neuzņēmīgs pret traipiem, viegli kopjams, ilgmūžīgs un videi draudzīgs. Pateicoties ražošanas tehnoloģijai, klinkera bruģa krāsas neizbalēs vairāk kā 100 gadus. Izvēloties klinkera bruģi, svarīgi saprast, kam tas būs domāts. Gājēju celiņiem un terasēm piemērots būs jebkura biezuma bruģis. Savukārt segumiem, kur gaidāma intensīvāka satiksme, svarīgi izvēlēties biezāku bruģi ar lielāku slodzes izturību. Šajā piemērā, kur bruģis paredzēts mazai noslodzei, ģimenes vajadzībām iesakām izvēlēties 4 līdz 5 cm biezuma bruģi. Seguma kvalitāte un ilgmūžība būs atkarīga ne tikai no klinkera bruģa augstvērtīgajām īpašībām, bet arī no bruģa pamatnē izraudzīto materiālu veida, sagatavošanas darbu kvalitātes, grunts slāņiem, kas atrodas zem šīs pamatnes, kā arī no korektas seguma uzturēšanas un kopšanas. Tāpēc svarīgi veikt izpētes darbus un nodrošināt materiālus, kas ir atbilstoši konkrētajai vietai. Pārliecinies, ka tev ir visi nepieciešamie piederumi, lai bruģa ieklāšana būtu ērta, raita un veiksmīga. Bruģa pamatnes izveide sākas ar grunts sagatavošanu un nesošā slāņa ierīkošanu. Nesošā slāņa biezums un materiāls ir atkarīgs no paredzamajām slodzēm un klimatiskajiem apstākļiem. Lietusūdeņu novadīšanai svarīgi, lai bruģa segums tiktu izveidots ar nelielu kritumu jeb slīpumu. Ieteicamais kritums ir 2,5%, bet maksimālais 5%. Arī pamatnes slāņi, gan nesošais, gan paklāja slānis jāveido tā, lai pēc sablīvēšanas tie būtu ar 2,5 līdz 5% kritumu. Nesošo slāni veido tā, lai tas būtu izturīgs pret sasalšanu un ūdens caurlaidīgs. Ieklājiet apmēram 25 cm biezu šķembu vai grants slāni. Ja tiek ieklāti vairāki slāņi, vēlams, lai vismaz viens slānis, aptuveni 15 cm biezumā, būtu tāds, kas novērš ūdens kapilāro caurlaidību. Tas nozīmē, ka tas nedrīkst saturēt mazas daļiņas, jeb tā saucamo nulles frakciju. Lai nodrošinātu vienmērīgu un stabilu pamatni nākamajiem slāņiem, izber šķembas vai šķembu grants maisījumu frakcijā 0 līdz 32 vai 0 līdz 45 mm. Izlīdzina ar lāpstas palīdzību. Ieklātās un izlīdzinātās šķembas noblietē ar vibroblieti, lai nodrošinātu virsmas stabilitāti. Kad virsma noblietēta, veido paklāju slāni no šķembām, akmens acijām vai šķembu grants maisījuma ar frakciju 0 līdz 8 mm. Veido 3 līdz 5 cm biezu slāni, ko izlīdzina ar lāpstu un izlīdzināšanas līsti. Kad pamatne ir sagatavota, pēc izvēlētā raksta parauga ieklāj klinkera bruģi. Ļoti svarīgi starp bruģakmeņiem veidot 3 līdz 5 mm platas šuves. Tādējādi slodzes iedarbībā bruģakmeņi tiešā kontaktā neradīs spiedienu viens uz otru un būs pasargāti no stūru un malu nodrupšanas. Lai palīdzētu ievērot šo atstarpi, var izmantot distancerus, ko liek starp bruģakmeņiem, kā šajā gadījumā, bet ja ir pietiekamas iemaņas, atstarpes var veidot pēc acu mēra. Lai saglabātu taisnas šuvju līnijas un platumus, ik pēc 1 līdz 1,5 ieklātiem metriem, vai, ja nepieciešams biežāk, nostiepj virziena auklas, pēc kurām orientēties.
Iebruģējamais ceļš ir šaurs, kā šajā piemērā virziena auklas nav nepieciešamas. Orientēšanās funkciju šeit veic iepriekš ieliktās apmales, kas veidotas no klinkera bruģakmeņa. Tas ievietots taciņas abās malās vertikālā guļus pozīcijā, kas nostiprinātas betona masā. Klinkera bruģa nostiprināšanai var izmantot arī betona, granīta vai akmens apmales, kā arī metāla vai plastmasas apmales. Šīs apmales atbalsta bruģa ārējo malu, saturot segumu un pasargājot bruģakmeņus no izbīdīšanās. Ieklāšana veids no jau uzliktā bruģa puses, nekāpjot uz sagatavotā izlīdzinošā slāņa. Ja kāds no bruģakmeņiem ir izvirzījies uz āru, to ar gumijas vai plastikāta āmuru pieblietē tā, lai tas būtu vienā līmenī ar pārējo segumu. Kad bruģis ieklāts aptuveni 4 rindu platumā, uzmanīgi izņem distancerus. Svarīgi nekāpt uz tikko ieklātā bruģa, lai tas neizkustās no savas vietas. Pēc distanceru izņemšanas aizpilda šuves ar smilšu un akmens atsiju vai smalku šķembu maisījumu. To dara, lai nofiksētu jau ieklātos bruģakmeņus un lai tie neizgrūstītos no vietas tālāk bruģējot nākamās rindas. Ar platu slotu 45 grādu leņķī rūpīgi ieslauka maisījumu bruģa šuvēs, kamēr tās ir pilnas. Pareiza bruģa šuvju aizpildīšana nodrošinās bruģa stabilitāti un izturību. Ja nepieciešams piezāģēt bruģakmeņus, piemēram, neregulāras formas laukumu malu nobeigšanai, to dara ar metramēru un marķieri iezīmējot zāģējamo līniju un veicot bruģa griešanu ar leņķa slīpmašīnu vai akmens griešanas zāģi. Lai nodrošinātu bruģa stabilitāti un virsmas līdzenumu, to noblietnē ar mazo vibroplieti ar maksimālo centrifugālo spēku 12 kN. Svarīgi izmantot vibroblieti, kas aprīkot ar gumijas uzliku, lai neskrāpētu bruģa elementus un nenodrupinātu tiem stūrus. Blietēšanu veids no bruģētā laukuma malām centra virzienā. Pēc klinkera bruģa noblietēšanas šuvju pildījums vietām būs nosēdies. Tādēļ atkārtoti aizpilda šuves ar to pašu šuvju aizpildīšanas materiālu kā iepriekš, bet pēc tam pabeidz šuvju aizpildīšanu ar smalkākām smiltīm frakcijā 0 līdz 2 mm. Tās ieslauka un ieskalo bruģa šuvēs ar ūdeni. Ieskalošanu var būt nepieciešams atkārtot vairākas reizes, kamēr ar smiltīm būs pilnībā aizpildītas bruģa šuves, par ko liecina tas, ka smiltis šuvēs vairs neturpina nosēsties. Tas arī viss. Klinkera bruģa segums ir gatavs. Pareiza ieklāšana ir pamats bruģa seguma ilgumūžībai un augstai kvalitātei. Ceram, ka šī video pamācība tev sniedza lielāku izpratni par klinkera bruģa ieklāšanas niansēm un palīdzēs veiksmīgi bez raizēm ieklāt savu bruģi. Ja tev ir palikuši kādi neskaidri jautājumi, sazinies ar Sijā lodes speciālistiem, kas palīdzēs gan ar klinkera bruģa izvēli, gan tā ieklāšanu.